Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Matejs 18. nodaļā. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā? Jēzus pieaicinājis kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū, sacīja, es jums saku patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad ik viens, kas pats to pazemīgs, kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība, apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība? Un ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina, nocērt to un aizmet projām, labāk tev tizlam un kroplam ieiet dzīvībā, nekā jau tev ir abas rokas un kājas, un tu tiec mūžīgajā iemests ugunī. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām, labāk tev vienacainam ieiet dzīvībā, nekā, ja tev ir abas acis, un tu tiec iemests elles ugunīs. Tā Kunga vārds. Nāc, Kungs Dievs, ar savu garu pie mums un palīdz, lai mēs Tavus vārdus saprotam, lai tie mūs vada ticībā un dzīvē, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodienas kopējo tēmu var izteikt vienā vārdā pestīšana, un šie te evaņģēlija pēdējie vārdi, pie tiem es tik smalki šoreiz neatgriezīšos par to jaunajiem draudzes locekļiem, kas dzird. Tas nav domāts, ka patiešām jums ir jānocērt roka, kāja, galva vai acis. Tas ar to tiek parādīts šī nesavienojamība. Tieši tā, kā mēs arī svētdien dievkalpojumā sprediķī runājām starp debesīm un zemi, starp elli un Dieva valstību, nesavienojams ir Dievs ar grēku. Un, ja tu gribi būt dzīvībā pie Dieva, tad tev parāda, ka labāk tad tu kaut ko no sevis atdod, bet tas nav domāts un neved uz to, ka lai mēs staigātu apkārt, jo tad mēs visi staigātu apkārt kā viena kropļa, jo visi mēs esam grēcīgi, gan acis mūs apgrēcina, gan visādi notikumi notiek. Par pestīšanu, protams, ir katrs sprediķis. Pestīšana nozīmē mūsu atgriešanās pie Kristus, pie viņa tuvuma, kur mēs pie viņa esam aizsargāti, bet šajās te rakstu vietās tiek parādīts, kā šis Dieva darba process notiek, kur viņam ir sākums un kur viņš dodas, kāds ir viņam mērķis. Šis te skaistais lasījums, ko mēs dzirdējam altārī par trepēm, kas iet uz debesīm, visos laikos studentiem tiek rādīts kā sludināšanas mācītājiem jaunajiem, kā sludināšanas paraugs. Un par to ir runājis Alans no Lilles. Ap 1200. gadu viņš dzīvoja, un viņš saka, ka sprediķotāji ir līdzīgi šiem debesu kāpju eņģeļiem, kas kāpj augšup. Augšup kāpjot, viņi runā par debesis lietām un sludina ticību Dievam. Pēc tam viņi kāpj lejup runāt par zemes lietām, kā dzīvot cilvēkiem ikdienas situācijā. Un šiem vārdiem vienmēr tiek
izmantot šī te ilustrācija no Mūzes grāmatas. Patiešām ir ļoti svarīgi, lai mēs savās domās un centienos ietvertu abus šos virzienus, lai zemes dzīvi pamatotu debesīs un lai debesu valstība priekš mums sāktos jau šeit uz zemes. Eņģeļi tiek piesaukti vienmēr kā liecinieki tiem neredzamajiem procesiem, kuri viņiem ir redzami un kurus viņi var parādīt arī mums, cilvēkiem. Liekas, ka par eņģeļiem mēs neko daudz nezinām. To, ka viņi dara Dieva gribu, darbojas tiešā Dieva pārraudzībā. Svētdien, 29. septembrī, kad mēs atzīmējām mūsu draudzes sludināšanas dienu, tad pēc baznīcas kalendāra bija erceņģeļa Mihaela un visu eņģeļu diena. Arī mūsu kalendārā tā tas ir atzīmēts. Mihaels vārdā tiek nosaukts Atklāsmes grāmatā, un tas ir šodienas otrais lasījums, 12. nodaļa, 7. panta. Izcēlās karš debesīs. Mihaels un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja, bet viņam nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts, senā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomesti visi viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs, ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Tādēļ līksmojieties debesis un tie, kas tajās mājo, vai zemei un jūrai, jo velns ir nokāpis pie jums, viņš ir dusmu pilns, zinādams, ka laika viņam ir maz. Kad pūķis redzēja, ka ir nomests uz zemes, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu. Jāņa debesu vīzijas redzējums aizņem visu 12., 13., 14. nodaļu līdz 14. nodaļai. Un šis lasījums, ko es nolasīju, ir tāds kā starpposms starp šīm vīzijām par zemes notikumiem, kas ir pirms un pēc šīs cīņas debesīs. Jāņa Atklāsmes grāmata patiesībā, ja viņu zina un saprot, ir ļoti vienkārša un skaidra, jo sauszeme nezvērs nāk ārā no jūras, un sauszeme tā ir tā teritorija, kura ir Kristum klāt. Un šis te ļaunais pūķis tagad ir nosviests, un viņš ir uz zemes pie mums, un Kristus paliek pie debesu tēva. Šeit mēs nolasījām par šo te divu pretspēku cīņu par varu. Un tas parādās tā kā tāda plaisa vēstījumā, un Jānis mums ļauj ieskatīties savā šajā pravietiskajā redzējumā, kosmiska mēroga ainā. Un tur ir šīs lietas izteiktas svarīgākas nekā tās zemes ainas. Un tur nāk pamatojums tālākajam. Jānis ierauga, kas notiks tālāk. Šie notikumi norisās gan debesīs, gan virs zemes, tā kā šie eņģeļi rādīja jau tajā Mūzes laikā. Karš, kas notiek starp Dievu un tumsas valdnieku, Luciferu, kritušo eņģeli, un tas cēlonis ir mūsu Dieva bērnu dvēseles, lai viņas būtu pie Dieva.
un mēs esam tie, kas šeit zemes dzīvē cīnāmies Dieva pusē, un tas ir mūsu izdzīvošanas jautājums. Laikam iesvētas mācību dalībniekiem ir pagrūta šī tēma. Nekas, uzrakstīsiet konspektu par nākošo sprediķu. Šī te atklāsmes grāmatā 12. nodaļa savukārt sākās ar to ainu, kur sievai galvā ir 12 zvaigžņu vainags. Debesīs parādījās liela zīme, sieviete tērpta saulē, mēnesis zem viņas kājām, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Tas ļoti atgādina mūsu Eiropas Savienības simbolu, un tad ir iespēja visiem runātājiem un pareģotājiem teikt, ka tas ir par mūsu laiku rakstīts jau tur, jau atklāsmes grāmatām. Protams, visa Bībele ir rakstīta par mūsu laiku, bet šis te skaidrojums nekādu sazvēres teoriju mums tomēr neapstiprina. Tie, kas zina un pazīst Eiropas lietas, mākslinieks, kas to ir zīmējis, veidojis šo Eiropas simbolu zīmes, vienkārši ir noskatījies to šeit. Ciparu skaitļu šeit ir daudz, te gan 24, gan 7 visu laiku, gan arī 12 jūdu ciltis, tādēļ ir 12 apustuļi. Un mēs šeit redzam, ka sievai dzimst dēls, un tas tiek uzņemts debesīs. Un šī te notikuma dēļ pūķis cenšas to iznīcināt. Šīs cīņas rezultātā pūķis Sātans tiek padzīts no Dieva tuvuma, un tādēļ viņam ir tās briesmīgās dusmas pret sievu, un sieva ir Kristus baznīca. Un mēs esam tās atvases. Tā kā, ja mēs esam pamesti vieni, tad mums ir iespēja justies neomulīgi. Visas senās tautas bija dzirdējušas stāstu par sievieti ar bērnu, kuru vajā briesmonis pūķis. Es neatceros vairs tā tik smalki pasakas tiem, kam ir mazie bērni mājās, vai kuri gatavojās tikt pie maziem bērniem, tiem vajag sākt lasīt pasakas, jo visur ir gan pūķis, gan briesmonis, un glābējs vienmēr. Šī te schēma visu laiku atkārtojās. Pūķis gaida bērna piedzimšanu, lai to iznīcinātu, un viņa ienaids nav viss pret to sievieti, bet pret bērnu. Tikai mēs tās lietas zinām, bet nezinām, ka viņas ir pamatotas. Tā kā lielākā lieta no pasaules notikumiem svētajā grāmatā. Bērns atbrīvos cilvēci no ļaunuma un no tumsas spēkiem. Un tos savukārt iemieso šis pūķis, kas ir līdzīgs čūskai, citreiz pat tiek skaidri rakstīts un teikts, ka tā ir vecā čūska, un tā mums ir pazīstama jau no Bībeles pirmās lapas puses, no Ievas kārdināšanas Ēdenes dārzā. Tā mēs, lasot rakstus, satiekamies ar tautas mitoloģiju. Tur šie tēli ir pārveidoti teiksmainos varoņos un ir zaudējuši to Bībelē redzamo ārkārtīgi spēcīgo un saprotamo pamatoto nozīmi. Tā ir ļoti reāla lieta, tā nav nekāda teiksme, ne pasaka, tikai mēģinājums savus redzējumus izteikt vārdos un saredzēt tur šo pasaules pretspēku darbību, kas ir ļoti reāla. Jēzus piedzimšanas brīdī eņģeļi dzied gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Ieejot Jeruzālemē, svētceļnieki dzied debesīs, nu ir miers un slava augstībā. Kristus ir dzimis, lai nestu mieru virs zemes, un caur savu nāvi un augšām celšanos
dāvātu mieru arī debesīs. Viss sajiet kopā. Virs zemes karš vienmēr ir saistīts ar asins izliešanu. Ja mēs tā reāli sākam domāt par tiem notikumiem, kas visur apkārt notiek un kas ir notikuši iepriekšējā gadsimtā, tad patiešām ir neizskaidrojami un baisi, kā cilvēku var iznīcināt tūkstošus un tūkstošus un miljonus citu. Kristiešiem šajā grēkam pakļautajā pasaulē smagākā cīņa ir garīgā pret debesu spēkiem, kas pret viņiem nāk ar ļaunumu. Un ļaunums pie mums lien visādos veidos. Tas ir tas, ko sauc par sātanu. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Šis ir jaunais tulkojums un vienkārši feiņs. Viss, atcerieties, vecajā bija pret valdībām un nevarēja saprast, liekas, ka mums slikta valdība un tāpēc mums pret viņiem jācīnās. Šeit ir ļoti skaidri pateikts, ir tumsas pasaule, un dzirdējām mēs atklāsmes grāmatā, ka šajā tumsas pasaulē ir nomests tas pūķis, un te nu viņš pie mums staigā. Kristus dzimšana, nāve un augšām celšanās iedibināja šo mieru starp Dievu debesīs un cilvēkiem virs zemes. Un ļaunie gari visu laiku mēģina izspiest Kristu no debesīm. Tā izskatās tas no malas. Tajā bildē Sātans agrāk spēja pastāvēt Dieva klātbūtnē. Atcerieties, viņš apsūdzēja Ījābu, un viņš ir gatavs apsūdzēt katru Dieva bērnu, katru no mums, bet Kristus ar savu uzvaru ir izpelnījies šīs tiesības mūs pārstāvēt, visu grēkā citu kritušo cilvēci pārstāvēt Dievu priekšā, jo viņš ir tas, kas mūs ir mīlējis un ar savām asinīm mūs ir no šiem grēkiem atbrīvojis, tā ka tad, kad mēs nožēlojam, mēs varam būt Dieva tuvumā. Tādēļ šīs Sātana apsūdzības ir noraidītas, viņš ir padzīts, un to izdara Mihaēls, kam vienīgajam ir dots personu vārds, kurš tulkojas, kurš ir kā Dievs vai kurš līdzinās Dievam, Mihaēls. Arī Daniela grāmatā viņš parādās kā Izraēla sargeņģelis. Atcerieties, ka Jēkabs, kuru mēs lasījām, ik pa brīžam labas lietas dara priekš savas tautas, pēc cīņas naktī ar kādu, kuru viņš nezin kā sauc, tiks nosaukts par Izraēlu un saņems Izraēlu vārdu. Dieva ļaužu aizstāvis Mihaēls, kas nāks palīgā tiem beidzamo ciešanu laikā. Te mēs lasām par to kulminācijas brīdi, kad Mihaēls ar saviem eņģeļiem padzen pūķi no debesīm. Kristus ir sēdies pie Dieva labās rokas, un tur vairs nevar sēdēt divi pretēja spēka pārstāvji. Šodien arhibīskaps ielika Facebookā tādu krustu, uz kura ir Kristus virsū, bet fonā krustam ir vienā pusē pie kreisās rokas ir melns fons, un pie labās rokas ir gaišs fons. Un viņš raksta, ka ir labi, ja mēs cenšamies būt pie šīs labās rokas, kas ir viņa aizsardzībā. Piedošana. Dievs nekad nav spējis paciest šo Sātanu klātbūtni, bet viņš neko nevar izdarīt. Un tieši tādēļ šis uzvarējušais jērs ir pierādījis savu taisnību, caur savu pazemību. Un pūķim ir atņemta tā
vieta un iespēja. Piepildās Jēzus teiktais: es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. Un pēc tam šis puķis sāka vajāt sievu. Tas ir baznīca, tas ir mūs. Un ten ir jāķerās pie evaņģēlija labās vēsts. Citādāk mājās ejot mums rādīsies puķi visur čaukstošās lapās. Tieši par šiem vēlnu darbiem runā arī Jēzus. Kā tas pie mums notiek, par apgrēcināšanu, ka tas ir tas sātana spēks, bet ka tas var tikt izpildīts tikai caur cilvēkiem. Pavisam vienkārši un skaidra schēma, mehānisms, kura darbību mēs redzam ikdienas sev apkārt un pieķeram arī paši sevi vēlna ietekmes zonā. Lietas notiek neredzami, bieži arī neapzinīgi. Mēs redzam, ka cilvēki plēšas pēc bagātībām, pēc kaut kādiem amatiem un vietām, un paši nesaprotot tikai piepilda savā dzīvē vēlna pasūtījumu. Protams, ka būdami no viņa pilnīgā atkarībā, kā es saku, pat neapzinādamies. Mēs savukārt uz visu to lūkojamies un apgrēcināmies un tiesājam un patiesībā arī zaudējam ticību. Jo bieži vien kaut ko redzēdami, mēs nevaram saprast, ka vispār kaut kas labs ir iespējams vēl šajā dzīvē. Nodot tev pat draugi. Un tā rezultātā mēs paliekam ļauni, aizdomīgi, neiecietīgi. Mēs mainām savu Dieva ielikto tēlu. Un cik tas ir nopietni, liecina Jēzus šeit teiktais, ka labāk tad tu cērt sev nost roku vai aci, jo vēlna kārdināšanas pieļaušana nav savienojama ar Dieva cilvēku būtību. Lai saņemtu no Dieva šo stiprinošo mieru un spēku, mums ir jābūt Kristus pakļautībā. Tikai tad viņš var mums nodrošināt šo savu aizstāvību. Un viņš var to tādēļ, ka ir debesīs pie Tēva labās rokas. Kad gadās piedzīvot ļaunā lielu tuvumu sev, tad var spēt tikai izteikt Kristus vārdu, var saukt uz viņu, jo viņš ir glābējs. Un mēs zinām arī tajā brīdī, kad vēlns ap mums grozās, Kristus ir pāri viņu, viņš ir augšā un uzreiz mums var palīdzēt, mums atbrīvot, pacelt. Jo ir atnākusi pestīšana. Dēls ir uzvarējis, Kristus ir savā baznīcā. Ko vēl vairāk mēs varam apliecināt tikai viņam savu ticību. Āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirs, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.